Radio Alise Plus programmu turpina Ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Pēdējās nedēļās Polijas robeža ar Baltkrieviju piedzīvo augošu nelegālo imigrantu spiedienu. To, ka situācija atkal kļuvusi nopietnāka, atzina Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Masīvi nelegālo imigrantu mēģinājumi iekļūt Eiropas Savienībā pār Baltkrievijas-Polijas robežu notiek jau 3 gadus. Līdz šim septembrī reģistrēti vairāk nekā 2500 nelikumīgas robežas čērsošanas gadījumu, bet pēdējo 9 mēnešu laikā to skaits pārsniedzis 26 000. Arī Latvijas valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts atzīst, ka Latvijas tūmā robežas nelikumīgu šķērsot gribētāju skaits ir liels, valsts robežsardzē pat labam trūkst 15% darbinieku. Eiropas komisija iecerējusi izsniegt Ukrainai aizdevumu līdz 35 miljardiem eiro, kā ķīla tam zināmā mērā kalpos Eiropas valstīs iesaldētie Krievijas aktīvi. Par to intervijā pavēstīja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis. Arī G7 samits ir lēmis, ka Krievijas aktīviem jāpaliek iesaldētiem, kamēr Krievija nesamaksās reparācijas Ukrainai. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti šodien Daugavpilī sprieda par ekonomisko izaugsmi un drošības stiprināšanu pierobežā. Izbraukuma sēde norisinājās kopā ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Deputāti piedalījās arī Latgales biznesa fórumā. Reizeknes pašvaldībā no 2025. gada centralizēs iestāžu grāmatvedību. Tā šonedēļ nolēma pilsētas pagaidu administrācija, lai efektīvāk izmantotu pašvaldības finanšu resursus. No nākamā gada 1. janvāra pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība nodrošinās centralizēto grāmatvedības pakalpojumu pilsētvides un attīstības pārvaldei, sociālajam dienestam un izglītības pārvaldei. Līdz 30. septembrim pieņem pieteikumus dalībai inkubācijas programmā 20 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras reģionālajās pārstāvniecībās. Plašāk par šo tēmu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils pārstāvniecības vadītājs Andrejs Zelčs. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina uzņēmējus pieteikties inkubācijas programmai, kas sniedz iespēju jauniem uzņēmumiem piesaistīt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības izaugsmē līdz 300 000 eiro. Programma piedāvā līdzfinansējumu pakalpojumiem, ražošanas aprīkojumu iegādei un izejmateriāliem. Papildu atbalsts pieejams inovatīviem uzņēmumiem ar iespēju saņemt finansējumu darbinieku atalgojumam un prototipēšanai. Pieejams arī konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, mācības un semināri par dažādiem biznesam aktuāliem jautājumiem, kā arī ekspertu un mentoru konsultācijas. Mēs gaidām jaunus perspektīvus komersantus, kas ir gatavi ieviest inovatīvus risinājumus un stiprināt savu konkurētspēju ārvalstu tirgos. Dalībai programmā nepieciešams līdz 30. septembrim aizpildīt pieteikumu, aprakstot savu biznesu. Ja tu esi no Daugavpils pilsētas, Augstdaugavas, Līvānu, Preļu vai Krāslavas novada, gaidām tevi Lijā pārstāvniecībā Daugavpilī vai zvanu uz tālruni 28 384 264, bet vairāk informācijas atradīs vietnē biznes.gov.lv. Daugavpils volejbola komanda Ezerzeme Daugavpils Universitāte rīt Jēkabpils sporta hallē cīnīsies ar sporta klubu Jēkabpils Lūši superkausa mačā. Spēles sākums rīt paredzēts 17:15. Līdzjutējiem tiks organizēts bezmaksas autobuss. Tas izbrauks 14:30 no sporta skolas ēkas. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība sāk darbu pie Ziemassvētku pasākumu programmas gatavošanas. Pilsētas apkaimju aktīvie iedzīvotāji tiek aicināti uz tikšanos 7. oktobrī 17:30 Daugavpils domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Sarunas tēma šā gada Ziemassvētku pasākumu plāni, īpaši pievēršot uzmanību apkaimju iedzīvotāju iesaistei, lai veidotu svētku noskaņu pilsētā. Studijā bija Joris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio